Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes drošības aizsardzības un vides daļas vadītājs Kaspars Paņemeckis un Liepājas jahtu ostas vadītājs Kārlis Kints ir devušies pieredzes apmaiņas braucienā pa Vācijas jahtu ostām, jo tieši jahtas no Vācijas dominē Liepājas ostā. Pieredze tika gūta ļoti liederīga. Pirmām kārtām tas ir viens no tehniskās puses. Mēs redzam, kā viņi izmanto tehniku, pontonus. Tas ir tieši svarīgākais punkts mums nākamajam gadam, lai attīstītos. Otrs, protams, arī ir menedžmenta puse, kā viņi plāno darbu, piestātnes, kustības, uz ko viņi pievērš vairāk uzmanību uz turistiem, uz savām vietējām jahtām. Tā kā pieredze ir ļoti liederīga. Domāju, ka ļoti cītīgi izmantosim to turpmāk. To, ko mēs tur redzējām, tas krasi atšķirās no tā, ko mēs redzam šajā pusē. Ja? Bet ir tāds daudzas palielam jau tā darbība viss tur notiek atbilstoši tiem mērogiem. Bet ir tāds daudz sīks tādas lietiņas, ko mēs no viņiem varam pārņemt, tīri gan dažādi infrastruktūras risinājumi, gan tieši jahtu ostas pārvaldības ziņā un tādas nelielas lietiņas, kas bija interesants. Vācijas jahtu ostas ir labi attīstītas un ir gan mazas, gan lielas, un to darbība galvenokārt ir balstīta uz savu jahtu apkalpošanu. Bet lielākās ostas sezonas laikā uzņem arī jahtas, kas devušās tālākos izbraucienos. Jahtu osta Ancora Marina ir viena no lielākajām jahtu ostām Vācijā, kurā ir aptuveni 1400 jahtu vietas. Esam liela jahtu osta un varam nodrošināt pilnu servisu, gan jahtas novietošanu, gan remontu, gan ieziemošanu. Visiem mums ir 250 vietas. Mums ir arī sava burāšanas skola. Ik gadu tiek izsniegtas aptuveni 400 licences motorjahtām, kas ir pirmais solis, lai iegūtu burāšanas licenci. Kopumā jahtu ostā strādā aptuveni 140 cilvēku, bet sezonas ir no 15. aprīļa līdz 15. oktobrim, kuras laikā Ancora Marina apmeklē arī viesu jahtas, kas, piemēram, pagājušajā gadā uzturējušās 9000 laivas naktis. Interesanti, ka Vācijā atšķirībā no Latvijas neuzskaita ostā ienākošās jahtas, bet uzskaita, cik naktis viesu jahtas pavadījušas ostā. Tāda pat pieredze ir arī Helinkāfenes jahtu ostā, kas arī ir bāze vairākiem simtiem jahtu. Helinkāfenes jahtu ostas pārvaldnieks atzīst, ka arvien pieauga interese par garākiem ceļojumiem pa Baltijas jūru, un Liepājas jahtu osta ir interesants galamērķis, un tieši tādēļ informācija par Liepāju būs ļoti noderīga, un to nevajadzēs meklēt internetā. Ir viena daļa, kam interesē arī tie pagarāki ceļojumi, tas ir apkārt Baltijas jūrai un tādā veidā pavadīt vasaru. Tas nozīmē, ka mēs varam šajā vasarā gaidīt jahtas arī no Vācijas? Es domāju, protams, jā. Mēs uzskatām, ka interese viņam bija ļoti liela. Visur mēs iedevām savu informāciju, visi bija ļoti pretīm nākoši, visi arī paņēma un teica arī, ka visi saviem jahtniekiem izsniegs, bet, protams, tas novērtējums galvenais būs gada beigās. Tad mēs varēsim redzēt, kas ir bijuši, kā viņi iegūši to informāciju, bet uzskatām, ka tā informācija ir aizgājusi līdz jahtniekiem Vācijā. Kaspars Paņemeckis un Kārlis Kints apmeklēja 7 jahtu ostas Lībekas un Ķīles apkārtnē. Vizītes laikā Vācijas jahtu ostās tika gūts apliecinājums, ka Liepāja interesē Vācijas burātājus, kuri vasaras sezonā dodas izbraucienos pa Baltijas jūras un sniegtā informācija noderēs un dos atgriezenisko saiti. Tika gūta arī praktiska pieredze un varēja uzzināt, kā citas jahtu ostas organizē savu darbu, kā veido jahtu piestātnes un kā uzskaita viesu jahtas. Vācijā ir liels potenciāls, jo vairākas no jahtu ostām, kuras tika apmeklētas, uztur pat līdz 1000 jahtām. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde Liepājas jahtu ostu savā pārvaldībā pārņēma 2015. gada maijā. Pirmajā sezonā jahtu ostu apmeklē 330 jahtas, un tas ir labs rādītājs. Tomēr ir svarīgi pilnveidot servisu, gan kopumā attīstīt jahtu ostu, gan piesaistīt vairāk jahtu, kas sezonas laikā kuģo Baltijas jūrā. Zilā karoga starptautiskā žūrija arī šogad nolēma uz kvalitātes simbolu zilo karogu piešķirt Liepājas jahtu ostai.